Valda Šteina rakstītais vēstījums un aicinājums sadarboties numur 1. Katrai tautai pasaulē Dievs ir devis savu zemi, un katra tauta pati cenšas to pārvaldīt un apsaimniekot. Mums Latviju tautai Dievs arī ir iedevis savu zemi, kuru sauc par Latviju. Dievs mums to iedeva, bet ar garīgo gaismu, dzīves ziņu un dzīvesveidu mums tā jāpiepilda pašiem. Zeme, ko Dievs ir devis, ir pārpilna ar visdažādākiem dabas resursiem. Dievs tos iedeva visiem cilvēkiem, viņu pašu apsaimniekošanai. Iedeva cilvēkiem, bet nekādam valstiskam formējumam, administrācijai, korporācijai vai kādiem izredzētiem individiem un to organizētiem politiskiem grupējumiem vai organizētiem noziedzīgiem grupējumiem. Šie dabas resursi pieder katram no mums, jo mums pieder Latvija. No šī kopīpašuma piederības izriet ļoti svarīgi secinājumi. Katrs cilvēks Latvijā ir šīs zemes un dabas resursu īpašnieks. Katram ir tiesības to izmantot. Katram ir tiesības saņemt atlīdzības maksu vai kompensāciju, ja kāds cits tos dabas resursus izmanto. Ja tos izmanto kāda korporācija, firma, privators, reliģiska vai valstiska vai politiska organizācija, tad mums pienākas samaksa par to izmantošanu. Turklāt ne tikai ikmēneša samaksa, bet arī kompensācija par to laiku, kad nosauktie figuranti šos mūsu kopresursus ir izmantojuši. Pirmkārt, apzināsim, kas mums visiem kopīgi pieder. Tautas dabiskais kopīpašums, kuru nevienam nav tiesības atņemt un izmantot bez mūsu piekrišanas, tātad ir Latvijas dabiskie resursi – saule, ēna, vējš, lietus, sniegs, gruntsūdeņi, artēziskie pazemes ūdeņi, dabīgie lielie avoti, jūra, jūras ūdens un dzelme, jūrmala ar tās liedegu, kāpām, stāvkrastiem, pie jūras randu pļavām. Mums kā kopīpašums pieder jūras augu, zivju un dzīvnieku resursi. Mums kā kopīpašums pieder ezeri un to piekrastes, upes un upju ielejas ar visām palienām un virspalu terasēm. Mums pieder mežu masīvi ar to koksni, dzīvnieku un augu resursiem, purvi ar visiem akačiem un kūdru. Mums pieder dabīgās ostvietas ar visu piekrasti un upju grīvām, augstākie kalni augstienās un senlejās. Mums pieder zemes dzīļu derīgie izrakteņi, kā grants, smilšakmens, dolomītu un kaļķakmens slāņi, zemes virsas, laukakmeņu krāvumi. Mums kā kopīpašums pieder plaisas un tukšumi starp nogulu miežiem, kā piemēram Raganas gāzes krātuve. Mums pieder nafta, lai arī kādā dziļumā tā atrastos. Kopīgi mums pieder arī gaisa telpa virs Latvijas, kā arī ēteris, skābeklis, ogliskābā gāze un citas vielas atmosfērā virs Latvijas. Mums vajadzētu apzināt visus dabas resursus, kurus mums Dievs ir devis un par kuriem mums nevienam nekas nav jāmaksā. Mēs lūdzam papildināt šo sarakstu. Varam teikt, mums nepieciešams veikt mūsu Dieva dotā īpašuma inventarizāciju un novērtēšanu. Tas mums vajadzīgs, lai mēs varētu pieprasīt kompensāciju par pēdējiem 33 gadiem un ikmēnešu maksu par to lietošanu šodienā. Mums vajadzētu katru mēnesi redzēt savos banku kontos, kāds mums no tiem īpašumiem ir ienākums. Nākošais jautājums ir, vai mēs zinām, kas šos no Dieva dotos resursus izmantojuši un turpina izmantot vēl šodien. Mums ir jāzina, vai nav uzsēdusies kāda administrācija, kas mums par mūsu pašu īpašumu liek maksāt kādu nodokli vai nodevu. Mums jāzina, vai mūsu resursus gadījumā neizmanto kāds svežzemnieks vai svežzem firma, kuriem pašam ir sava dzimtene ar viņiem piederošiem Dieva dotiem resursiem. Vai mēs saņemam dividendes no šīm firmām, vai svežzemnieki vispār bez mūsu atļaujas drīkst pat pieskarties mūsu kopresursiem. Tādu atļauju var dot tikai īpašnieks, tauta. Mums vajadzētu uzzināt tos vietējos privatorus, cita īpašuma pirātiskais nolaupītājs.
kuri sagrābuši mūsu dabiskos resursus un tos izmantojuši. Mēs aicinām visus cilvēkus piedalīties šajā apzināšanas un novērtēšanas procesā. Ja kāds ir uzlicis un ievāc neleģitīmu maksājumu par kādu dabas resursu tiešo vai netiešo nodokļu veidā, par mūsu kopīpašumu, tad mums ir nepieciešams atrast to, kas to neleģitīmo likumu ierosinājis, kas to likumprojektu izstrādājis un konkrēti, kuri deputāti par to ir nobalsojuši, kas tajā laikā bija ministru prezidents, ministri, prezidents, valsts kontroles un satversmes tiesas priekšsēdētājs. Mums nepieciešama jūsu palīdzība, lai varētu sastādīt bezierunu un bezstrīdu kompensācijas un maksāšanas grafiku par mūsu kopīgo resursu izmantošanu, noplicināšanu un piesārņošanu. Tas ir jūs kā īpašnieks arī interesē, cik viņi mums ir parādā, kad sāks atmaksāt šo parādu un kā mēs paši varētu kļūt patiesā labuma guvēji no sava īpašuma. Lūdzam visus cietušos iesaistīties un sūtīt mums ziņas uz biedrības koordinācijas centru.